Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā bizness sākas ar cilvēku. Vai arī tavs telefons ir pilns ar video un fotoattēliem, un tu nepārtraukti iegādājies papildus vietu lielajā mākonī, un vēl tur ir ārkārtīgi daudz lietotņu un valda milzīgs hauss. Es domāju, ka katrs ar šo varētu kaut kādā ziņā asociēties un sakārtot savu digitālo vidi, iespējams arī sakārtot reizē to savu esošo vidi un savu dzīvi un justies labāk. Par digitālo kārtību mēs sarunāšu šodien ar Dāci Šķirmanti, kas ir digitālās kārtības eksperte, kurai arī labūtība ļoti svarīga, jo patiesībā tas iet roku rokā. Kārtība ar mūsu labūtību. Sveika, Dāci! Sveika! Kas ir šī digitālā kārtība? Jo man šķiet, ka mēs īsti neasociējam šo kārtību, kas ir mūsu telefonā, datorā, ar to mūsu reālo dzīvi, kur mēs dzīvojam. Tas šķiet kaut kā atdalīti. Tas ir kaut kur citur. Tur kaut kur. Tā jau ir. Tas jau arī ir tur kaut kur tā digitālā vide. Viņa jau nav tāda, viņa nav fiziska, mēs viņu neredzam. Tā kā mēs staigājam mājā, mēs redzam visu, kur ir nekārtība. Man ir ļoti uztrenēta acis, es uzreiz visu pamanu. Digitālajā vidē mēs it kā neredzam, jo viņa nav fiziska. Bet tāpat laikā, tiklīdz mēs ieejam tajā savā digitālajā telpā, mēs uzreiz droši vien, ka redzam, vai ne? Atver telefonu, tad tu uzreiz saproti, ko tu nevari atrast, vai kas tur ir, vai atver datoru, vai atver savu datoru darba virsmu vai mākoni. Un tad tu, man liekas, momentā redz to nekārtību, ne? Jā, es nesen, starp citu, skatījos savā mākonī un mēģināju kaut ko atrast un domāju, ak, dieniņās, kā lai es te kaut ko atradu vispār, jā? Kaut kas lec ārā, tas, ko man nevajag. Kur ir tas, ko man vajag? Man liekas, tā sajūta ir tāda līdzīga, ka tu varētu ieiet tādā aizkrāmētā tādā garāžā vai pagrabā vai kaut kur noliktavā, kur viss ir salikts un tur tā, Es atceros, ka 93. gadā es noliku tās kēdes kaut kur tur, vai ne? No šīs sērijas tas varētu kaut kas būt. Kas ar mums notiek, ja digitālajā vidē mums ir nekārtība? Mēs atveram, tur ir hauss, tur ir ļoti daudz bilžu, tur ir ļoti daudz video attēlu, mūsu darba virsma datorā ir pilnīgi dokuments virs dokumenta. Kas ar mums notiek, tad, ja mēs dzīvojam šādā hausā? Ir daudz lietas. Pirmkārt, jau ir laiks, kas ir mūsu vienīgais neatjaunojamais resurss, kas tiek patērēts, lai kaut ko atrastu tajā visā bardakā. Ir kādreiz tā lieta, gribās atrast to. Un tu tur pirmkārt nevar saprast vispār, kur viņu meklēt, vai tas ir telefonā, vai tas ir datorā, vai tas ir mākonī, vai tas ir vienā cietā diskā vai otrā. Pirmkārt saprast, kur to meklēt, un tad tu pārskati to visu, lai atrastu to konkrēto lietu. To laiku tu vairs atpakaļ sev neatgriezīs. Jo, piemēram, ja man ir sakārtotas fotogrāfijas un sakārtotas fotoarхīvs, man regulāri bērni kaut ko paprasa, man vajag to un to, mēs momentā atrodam. Vienkārši tiešām tur vajag 2 minūtes, lai atrastu kaut ko, ko mēs esam iedomājušies tajā brīdī, ja ir sakārtots. Bet, ja nav, tad es nezinu, stundu var meklēt un neatradīs. Ja? Kas tālāk ir nauda, jo, ja tas ir mākonis, tad tu par viņu regulāri maksā, tu palielini savu krātuvi, maksā par kaut ko, ko tu tur vispār daļa, tur ir nevajadzīgas informācijas, vai ne? Bet, lai to nevajadzīgo izdzēstu, ir jāpatērē laiks. Ir reāli jāvelta tas laiks, lai kaut ko izdzēstu. To mēs negribam darīt, visticamāk. Tad mēs tērējam laiku. Un trakākais, man liekas, kas ir tā digitālā pārslodze, kas mums ir. Mums jau viņa tāpatās ir milzīga mūsdienās. Un papildus vēl tas hauss tajā digitālajā vidē vienkārši to tādu fona, to troksni rada. Plus vēl tas nesakārtotais ekrāns, paziņojumi, kas tev visu laiku nāk, vai ne? Un tas viss to mūsu nervu sistēmu, man liekas, ka ļoti papildus vienkārši noslogo, kas galīgi nav vajadzīgs. Tas nospriegojums ir tāda spriedze nepārtraukti. Visu laiku es kaut ko nevarēju atrast. Tele2 pirms pāris gadiem veids iedzīvotāju aptauju. Īsnībā ir interesanti dati, 25% cilvēku telefonā glabājas no 1000 līdz 5000 attēlu.
kas ir ļoti daudz. Tas nav daudz. Tas nav daudz. Man tas šķiet daudz, jo es nesen skatījos, un man ir darba specifika tāda, ka man ir ļoti daudz video, jo es rādu saturu, un es domāju, 4000 vienību ir ārkārtīgi daudz, man šķiet. Zināt, tā, kad es palīdzu kārtot telefons, man bija kurs un kādas lekcijas, kur mēs skatāmies, nu, cik dalībniekiem ir telefonā bildes. Nu, tur 10 000, 20 000, 40 000. Pilnīgi mierīgi. Oh, wow! Labi, cik liels atmiņas tad viņiem ir? Nu, terabaiti? Nu, nē, nav terabaiti. Nē. Skaties, jo bildes jau aizņem mazāk vietas nekā video. Tev, acīm redzot, saturs ir video, un turklāt viņš ir lielajā izšķirtspējā. Tu maz viņus skaitu vari maz saglabāt, bet viņi ir lieli. Ja tās ir vienkārši bildes, normāli izšķirtspējā, tur parasti atmiņā var ļoti daudz saglabāt. Vēl izrādās jaunieši un sievietes ir tās, kuras telefonā glabā visvairāk bilžu, un vairāk nekā puse, ja 56% telefonā glabājas līdz 100 video. Un interesanti ir tas, ka video saturu visbiežāk glabā vīrieši. Tas ir tas, kas pirms pāris gadiem iedzīvotāju aptaujā izgaismojās. Es nezinu, kā ir patiesībā, jā, katram noteikti ir sava patiesība, cik daudz mēs glabājam. Bet kas ir tie ieradumi, tādi ieradumi patērni, ko tu esi pamanījis cilvēkos? Ko mēs darām ar savu saradīto saturu? Man liekas, tāds visuzkrītošākais, ko es redzu, ir tās 10 vienādās bildes. Teiksim, es esmu jau atradinājusies, kad uzņēmu filmu, es uzņemu divas bildītes, piemēram, vai 3. Kad es tev palūkšu nofotografēt, es tevi nofotografēšu, es uztaisīšu 2-3 bildes, paskatīšos, kur ir sliktā, uzreiz sliktu izdzēsīšu. Ja es iedodu kādam citam savu telefonu, es pretī dabūju 10-15 bildes. un tad ārprāts, kā lai vispār izvēlās, kura no tām 10 ir labāka? Viņas visas ir praktiski vienādas, jo, ja viņas ir uzņemtas ar pussekundes vai kaut kādu ļoti, ļoti mazu to starpību, viņas tiešām ir vienādas. Bet tev ir nākas piepūlēt savu prātu, lai saprastu, kuru no šitām 10 tagad es ņemšu, vai ne? Tas ir viens, jā. Tālāk ir, manuprāt, ir garie video, kas ir arī tādi, kas atkal ļoti daudz vietas aizņem. Mēs skatāmies jau tādus pasākumus, koncertus, bērnu kaut kādu vai kaut kādu koncertu video, un visu gribas nofilmēt, visu gribas atcerēties un saglabāt sev. Un tu liekas, ka mēs nofilmēsim, tad tas viss paliks. Bet realitātē, cik daudz mēs tos video skatāmies. Jo vienreiz mēs braucu ar kuģīti pa tas nebija Daugavas bērnus, un skatos, viens vīrietis filmē, tā kā visas mājas pa ceļam, tur pusstundu filmē. Ap kuru laiku mēs to skatītos? Tev ir vēl viena dzīve, lai noskatītos tos video. Tu jau vari visu laiku spiest to filmēšanas pogu, bet pa kuru laiku mēs viņu noskatīsimies? Otras dzīves nav. Mēs ļoti daudz patērējam laiku, lai uzņemtu kādu video materiālu vai veidotu fotoattēlus, kas ir atmiņām, protams, kas ir ļoti, ļoti būtiski, bet iespējams par daudz, un viss tik daudz mums nemaz nevajag. Jā, vai ne? Par mākoni. Tu jau arī pieskāries, ka mēs pērkam atmiņu, mēdzam arī palielināt to mākonī, un jautājums, vai viss, kas glabājas mākonī, mums ir nepieciešams. Ir nepieciešams, jo man patiesībā ar mākoni ir bijusi ļoti tāda skarba pieredze. Pirms diezgan daudziem gadiem man aizgāja bojā telefons. Un, es nebiju palielinājusi atmiņu mākonim, un es nebiju arī tur sakārtojis neko. Un šī nevajadzēs jau, vai kaut kad vēlāk to izdarīšu. Un aizgāja bojā telefons, līdz ar to es pazaudēju ļoti, ļoti daudz un tāda vērtīga materiāla, kas bija darba materiāla, kas man bija vēlreiz jāpārstrādā, kas prasīja atkal manu laiku un cilvēku iesaisti. Plus aizgāja bojā viss materiāls, ko mēs bijām radījuši savām tādām atmiņām. Mēs bijām Āfrikas piedzīvojumā. Un tas viss aizgāja bojā, jā. Man palika kaut kas ļoti, ļoti maz, kas bija Instagramā publicēts, un kaut kas, kas man bija pārsūtīts kādam kaut kur. Un tā bija tāda bēdīga pieredze, kur šobrīd es vairs neatļaujos neiegādāties mākoņa atmiņu, jo es vienkārši zinu šo skarbo pieredzi. Bet jautājums, vai tas, kas tur glabājas, viss man ir vajadzīgs? Mums bija līdzīga pieredze ar telefonu aizpeldēšanu upē, kur arī pazuda daudzas bildes, bet skaties, tu jau pats saproti, ka viss droši vien, ka nav vajadzīgs. Mums ir kaut kāda daļa, kas tiešām ir vajadzīga, un mākonis ir, manuprāt, ļoti vajadzīga lieta. Ikvienam ar bezmaksas mākoni arī mēs šobrīd nevaram iztikt, jo tur mēs varam saglabāt tādu kriksīti no savas dzīves, no savām bildēm, pēc tam pārējais atkal nav. Tas maksas mākonis ir vajadzīgs.
Bet, tāpat kā jebkur, ja tu uzņem 10 vienādas bildes, tev 10 viņus nevajag. Ja tur ir kaut kāds video, kurš tev vairs nav aktuāls vai nav vajadzīgs, tad viņš nav vajadzīgs. Pārējie ir vajadzīgi. Daļa ir vajadzīga, daļa nav vajadzīga. Ne, bet globāli mākonis ir vajadzīgs, protams. Jā, tādam aktuāliem saturam visticamāk. Jā, tas saistīts, piemēram, ar darba lietām. Arī bildes. Manuprāt, ja tev ir svarīgi, ka tavas bildes nepazūd kaut kur ar telefona nejaušu bojāju, tad, protams, kad viņām ir jābūt mākonī. Mums ar kolēģiem kādreiz bija tāds joks, ka backupus netaisa tikai drosmīgie. ja tu esi drosmīgs, tad droši neko nebackupot. Jā, tāpēc, ka darba lietas var vienkārši aiziet. Mēs jau neieplānojam tās ķibels, vai ne? Ar ko sākt? Ja es esmu noklausījies šo sarunu, vai sācis klausīties šo sarunu, vai vispār esmu domājis par to, ka varētu arī ieviest kārtību savā digitālajā vidē, telefonā, datorā vai planšetē. Ar ko man sākt? Ko man darīt? Atkarībā, kuru vidi tu gribi sakārtot. Pirmkārt, jau man liekas, ka ar tādu apņemšanos. Un otrkārt, ar jauniem paradumiem. Jo viens ir tas, ko mēs varam izdarīt par to iepriekšējo dzīvi, ko mēs esam uzkrājuši ļoti, ļoti daudz. Otrs ir tas viss, kas mums vēl ir priekšā. Ja? Un, ja mēs neapzināmies savus paradumus, kuri veido kaut kādu bardaku, tad īsti nav jēgas kaut ko šobrīd sakārtot, ja tu uzreiz momentā atkal pa jaunu tieši to pašu turpinās visu laiku darīt. Tā paraduma apzināšanās, piemēram, tiešām tas neuzņem tos 10 vienādos foto. Uzņem 2, 3. Vēl starp citu ļoti laba lieta arī ir, ka mēs nevis 10 bildes uzņemam, bet live, dzīvo bildi. Tu uzņem pati kādreiz tas dzīvās bildes. Es neveidoju tās tā. Tas man šķiet ir jauniešiem arī ļoti aktuāli. Man meita to dara, es zinu, jo tad viņi pēc tam var, viņai šķiet, tad izvēlēsies no tās live to sekundīti īsto. Bet skaties, tas ir tieši tas pats, kas vai tu uzņem 10 bildes no 10 izvēlēs, kur ir labākā, vai tu uzņem to vienu dzīvo bildi un izvēlēs to kadru no dzīvās bildes, kurš tev ir tas labākais. Un no tās dzīvās bildes ir foršāk izvēlēties kadru nekā no 10 vienādiem. Šis ir labs ieradums patiesībā. Tīri tāds, mazas lietiņas. Un arī, kur tu glabā, piemēram, ja par datoru kaut kādu failu, ko mēs saglabājam, vai tu momentā noglabā uz desktopa, vai tu uzreiz viņu glabā pareizajā vietā. Tie ir visi tie mazie ieradumi, ja. Un otrs ir tas, ka par to visu, kas jau ir iepriekš sakrāts, pareizāk sakot, ja. Ir jāapņemās, ka tev tas ir aktuāli, ka tu to gribi izdarīt, jo bez tādas apņemšanās viņš pats no sevis jau nekas tur nenotiek. Kaut kādā brīdī mēs saprotam, ka mēs to gribam darīt, un tad ir jāvelta laiks, lai kaut kādā veidā sakārtot. Es pati veidoju kursu par digitālo fotoarhīvu sakārtošanu, un es viņu iesāku pirms daudziem gadiem īstenībā. Un kāpēc es to daru? Tāpēc, ka es domāju, ka tajā brīdī, kad es mācīšu citiem, kā sakārtot bildes, es esmu spiesta to visu izdarīt uz sevis, un uzņemt video pie reizes, un tad parādīt citiem. Ja? Un tajā brīdī, kad es to daru, tad es sakārtoju reāli tās savas bildes. Ja? Un man liekas, ka šis tāds ļoti sautīgs, lai es sakārtotu savas bildes, es mācu citiem viņas sakārtot. Bet tad mēs visi kopā apņemamies un, teiksim, manā pavadībā visi sēžamies un sakārtojam. Ja? Jo vienam pašam atrast, tagad es sēdēšu, tur veltīšu to laiku, tur ik pa laiciņam. Tā īsti, kurš būs tas brīdis? Šodien, rīt, pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc gada. Viņus jau nespiež to visu kārtošanu darīt. Bet, mēs it kā arī varētu visu dzēst ārā. Tas ir piedzīvots, mēs tur bijām, mēs to redzējām, kā mums vispār tas ir vajadzīgs. Bet tam ir nozīme. Tāda, vai ne? Skaties, tu paskaties kaut vai, es nezinu, pirms 100, 200, 500 gadiem, taču vienmēr ir bijis svarīgi saglabāt tās atmiņas. Arī mūsu vecvecāki, es paskatos, ir visādi albumi, viņiem tiklīdz kā bija iespēja fotografēties, arī viņi pirms 100 gadiem, es nezinu, pirms cik tur tiem gadiem fotografējās jau momentāli. Mums ir svarīgi to visu saglabāt. Es neteiktu, ka jādzēš viss ir laukā. Bet vienkārši tā prātīgāk. Mazliet nedomājas, ka tev filmiņa kamera tev vairs nebūs, ja? Bet mums toreiz bija jāsaudzē tie 24 kadri. Un tad mēs nefotografējām visu pēc kārtas. Ja? Un tu mazliet vienkārši piebremzēt ar to visu. Vai daudz foršāk ir iemācīties pogu delīt un izmantot viņu daudz biežāk nekā mēs to darām. Jo
pirmkārt ir uzreiz izdzēšot. Es teiktu, ka jādzēš uzreiz. Ja vien tev ir laiks, tad uzreiz izdzēs gan tās bildes, kas tev nevajag, gan tos video, kas tev nav sanākuši, gan arī e-pasti, kas tev atnāk, kur tu redzi, ka viņš ir aktuāls tikai vienreiz izlasīja vai pat neizlasīja un vispār var izdzēst. Ja? Tas ir daudz vienkāršāk iesākt to paradumu dzēst uzreiz. Es tikko atgriezos no ceļojuma ar ģimeni, un es saprotu, tas, ko es esmu, tas mans ieradums, ko es esmu sākus darīt, es atgriežos un es uzreiz pēc ceļojuma iztīru. Jā. Saprotu, kuras ir tās vērtīgās bildes, kuras es vēlos saglabāt, kas man tiešām ir mīļas, un būs kaut kāda augstā vasaras diena, vai ziemas diena, kad es gribēšu kaut kādu piepildījumu, un es varēšu paskatīties. Jā. Un visu to, ko es esmu vienkārši tur, man licies, ka šis ir vajadzīgs, un tas ir vajadzīgs, un vēl viss kaut kas, to es vienkārši bez žēlastības arī dzēšu ārā. Ir, protams, nedaudz tā šķiet, bet varbūt man vajadzēs, bet kaut kā ar sevi sarunāt, ka visu patiesi nevajadzēs, un paiet laiks, un tu saproti, patiesi visu tev arī nevajag. Ir kaut kas, kas rada kaut kādu emocijas un prieku, vai ne kaut kādu, noteikti, kad visu nevar dzēst laukā, jo tas, kas tev rada to prieku un atmiņas un laimes sajūtu, to noteikti vajag saglabāt, bet ne jau tur katru skaisto puķīti, cik skaists apelsīns traugi, ja? Kur tu liksi to apelsīnu bildi? Skaidrs, ka tur, nezinu, Marokā viņi traugi, labi, lai aug, ja? Vai ir variants arī, ka mēs šīs savas digitālās bildes arī pārvēršam reālās bildēs, kas ir fotoalbumi vai fotogrāmatas. Varbūt tas ir kaut kāds veids, kā mēs arī kaut kādas tās īpašākās atmiņas saglabājam arī tādā taustāmā veidā, un tad tā digitālā vide iespējams būs vēl kārtīgāk. Es gan viņas pati nedzēstu laukā arī tajā brīdī, kad viņas padara fiziski pieejamas, bet protams, ka joprojām kaut kāda fiziskie foto. Es pat neteiktu fotoalbumu, man labāk patīk fotogrāmatas, jo fotogrāmatās tomēr var tādā salīdzinoši maziņā grāmatā, tu vari salikt daudz vairāk kadrus, un tur viņus visādi smuki noformēt un kaut ko pierakstīt klāt, ja? Jo to, ko mēs kādreiz drukājām parastās bildes, likām tajos plēvīšu albumos, viņi aizņem nenormāli daudz vietas. Un paziņas teica, ka vajadzēja pārvākties, tad vienkārši tie fotoalbumi, tie, kas to dara, skapis vesels, jo tā kā, kur tu viņu liksi, viņš vienkārši šausmīgi daudz vietas aizņem. Bet tādas fotogrāmatas ir forša lieta. Un vēl, kas man ļoti patika arī, kas nav pat īsti tādā fiziskā formātā, bet mēs diezgan ilgu laiku lietojām digitālo fotorāmi. Un arī viņš stāvēja virtuvē pie sienas un visu laiku mainījās tās fotogrāfijas. Un Katru dienu man bērni pie viņas sēdēja. Tas nekas, ka tur tās bildes, protams, viņas atkārtojas kaut kādā brīdī, ja, bet man bija tāds prieks redzēt, ka viņas skatās visu laiku tās bildes. Vīrs pieiet klāt, tas arī skatās, viņam arī interesanti. Es pat mazāk, man liekas, nekā citi. Bet es tik skatos un priecājos, ka tās bildes tomēr nodara. Un vēl tam digitālajiem fotorāmiem bija baigi foršā lieta, ka viņam ir Wi-Fi, ja, un skārienu jutīgais ekrāns. Jo ir tie rāmīši, kuriem arī nav nekā, vienkārši kur ar podziņu aizmugurē, te ir kaut kas jāklikšķina, viņš ļoti neparocīgs. Bet, ja ir Wi-Fi un ja ir tā aplikācija, manā rāmītī viņa saucās Frameo, tad tu no sava telefona uzreiz foršās bildes aizsūti uz to digitālo fotārāmi. Un viņi tev tur pēc minūtes jau parādās. Un tieši tāpatās arī tur tā ideja, ka, piemēram, vecvecākiem var uzdāvināt tādu lietiņu. Un viņam ir internets, ja. Un uzņem foršas bildes, nezinu, kaut kā savā Āfrikā vai vienalga jebkur pasaulē. Ja tur ir internets, tu viņu aizsūti uz to fotārāmi, un tur, piemēram, tas cilvēks tur Latvijā viņu jau saņem un forši jāatbildīt. Un tas rada ļoti lielu prieku. Un tad mēs tās bildes redzam, jo tajā brīdī, kad viņas ir tikai mūsu telefonos vai mākonīgi kaut kādā bardakā, tu jau viņās neej skatīties. Ir taču mazie bērni, kam ļoti patīk skatīties vecāku fotoalbumus, tos galerijas. Ļoti. Tas ir īstenībā ļoti jauks notikums, ko tu stāsti. Šī ir ļoti labi. Mums arī mājās ir televizors pēc 16 gadu pārtraukuma, bet tāds, kurš ir kā mākslas darbs, ja? Ierāmēts, un tajā mēs arī varam ievietot kā fona attēlus ne tikai mākslas darbs, bet arī savas fotogrāfijas. Un man tas arī šķiet īstenībā ļoti, ļoti jauki, jo bērniem tas ārkārtīgi patīk. Jā. Tas rada kaut kādu tādu emocionālu siltumu. Kas mums visiem patiesībā ir ļoti nepieciešams. Tu vienā brīdī pieminēji par ēpastiem, kurus, ja izlasām, saprotam, nevajag izdzēšam vai nelasīsim, dzēšam ārā. Ko vispār darīt ar šo ēpastu pasauli? Jo noteikti tur ir ļoti daudz tādu ēpastu, kas ir vienkārši saucamā pierakstīšanās, kur mēs esam kaut kur pierakstījušies, un tad vienkārši nāk kaut kādu paziņojumu, ko mēs iespējams nekad neatveram, to kaut kā kārtot. Un vēl
cik senus e-pastus mums vispār ir jāglabā? Nu, kur ir tā robeža, kur mēs saprotam, nu labi, šis ir ļoti sens, dzēšam ārā? Par e-pastu sakārtošanu. Pirmkārt ir podziņa atrakstīties vai angliski unsubscribe, kas ir zelta poga visiem reklāmu e-pastiem, kurus tu patiesībā tiešām saņemam. Un dažreiz viņi atsūta tik bieži jau, kad bišķi pa daudz jau. Katru dienu reizēm. Jā, un ir kaut kas, ko tu sākumā tev likās, tas būs interesanti, bet beigās viņi tik uzbāzīgi sūta tos e-pastus, kad viņi jau ir tiešām ļoti pa daudz. Tajā brīdī momentā poga unsubscribe atrakstīties. Ja? Un man pašai kaut kad vēl pirms pāris mēnešiem man bija, es neatceros, 4 vai 7 tūkstoši neizlasītu e-pastu. Un es tā pamazītiem. Viss man šobrīd neizlasīt ir 4 līdz 8 e-pasti, kas ir tiešām aktuālie. Viņus visus var pirmkārt atrakstīties, otrkārt viņus var, teiksim, Gmailā var uz datora, nevis uz telefona, bet datorā var filtrēt līdzīgos ziņojumus. Tātad no tā viena konkrētā sūtītāja tu vari izdzēst uzreiz, piemēram, 100, 200 vai 800 e-pastus. Super, vienkārši izdzēšās ļoti daudz. Bet ļoti vajadzīgs paradums, par ko, man liekas, ka vienkārši mēs neesam aizdomājušies, ir, kad tu saņem to e-pastiņu, tu vienreiz viņu izlasi, uzreiz izdzēs. Vienkārši momentā. Nevis aizver vai atstāja, bet uzreiz viņu izdzēs. Tas ir tikpat vienkārši kā iziet laukā, tā arī nospiest to izdzēšanas podziņu. Jo, piemēram, divpakāpju verifikācija. Tev atnāk uz e-pastu kodiņš, kas tev vienu reizi dzīvē nāksies telefonā ievadīt, piemēram. Ja? Un mēs jau viņu lielākoties vienkārši neiedomājamies, ka viņš otrais tev vairs nekādīgi vispār nenoderēs. Tu uzreiz viņus piedalīt. Vai arī kaut kādi tie paši reklāmas e-pasti, kurus tu kā atver, varbūt izlasi, bet tu zini, ka otrais viņu vairs nelasīs. Arī dzēs laukā. Un tā pamazītēm tas paradums ļoti labi veidojas. Bet par vecajiem e-pastiem es varu pateikt tikai, ko es daru. Tāpēc es nedzēšu pašus vecākos. Man, piemēram, Gmails ir no kaut kādas 17. gada. Man tur ir arī 17. gada e-pasta. Jo tur, kaut kāds sārakstas interesants ar draugiem vai ar vīru bijušas pirms 100 gadiem. Mums tā sajūta ir. Daudz gadiem, jā. Man viņas negribās dzēst ārā, un es viņas nedzēšu ārā. Tas ir kā kuram droši vien, jā. Bet, svarīgākais ir tas, man liekas, ka šī brīža paradums un tas, ka visus tos 8000 neizlasītos var diezgan ātri izdzēst. Un pēc tam tu atkal jaunu dzīves priekšu vari sākt. Es kaut kā nesen patiesībā iztīrīju savu e-pasta krātuvi, jo tur bija kaut kādi gandrīz 8000 e-pastu, un es sapratu, ka man ir līdz 23. gadam šobrīd. Pārējo visus esmu iztīrījusi, un es saprotu, es neizmantošu, man nevajadzēs. Protams, ir kaut kādi kontakti, kas tev ir jāsaglabā, ko tu vēlies, jo reizēm tu iedvi, kaut kur man bija e-pastā, vai ne? Un tad tu vari atrast, kaut kādus aktuālos tu saglabā, bet es sapratu, kaut kāds entās saraksts ar kolēģiem par kaut kādu raidījumu nodošanu. Šis raidījums jau bija sen ēterā. Es vairs tam neiešu cauri. Bet tas viss prasa laiku. Ja tev ir laiks to visu pārskatīt, jo skaties, viena lieta ir daudz failiņu vai e-pasta vai kas tas būtu, un kas aizņem maz vietiņas, bet daudz, vai arī kaut kas tā kā viens, kas aizņem daudz vietas. Un tad daudz efektīvāk tīri, ja mēs runājam par vietas atbrīvošanu, ir dzēst to, kas aizņem daudz vietas. Ja tie ir e-pasti, tad varbūt tur ir kaut kādi milzīgi pielikumi, kuri tādus gan ir vērts izdzēst, jo viņi galu galā to mūsu pasauli tur svilina pamazītēm, datu glabātuvēs glabājoties. Bet tas, kas ir daudz maz, tam visam vajadzētu tādu kopā atrast pa bačiem, tā porcijās to visu dzēst, jo katru lietu pārskatīts nežēlīgs apjoms vienkārši. Labi. Cik daudz mums vajadzētu fotogrāfiju un video, lai glabājas mūsu telefonā? Ir kaut kāda tāda zelta formula vai zelta skaitlis, kam tur jābūt? Piemēram, tu minēji, citiem ir 20, 30, 40 tūkstoši. To tiešām, ja mēs tā vēsprāta pieeja, nevajag, ja? Ir kaut kāda zelta formula, cik man tur jābūt? Skaties, ja runājam par fotogrāfiem. Principā jau tas ģimenes bildes un kaut kādas vērtīgās atmiņu bildes, tu vari glabāt visu savu dzīvi. Viņām, manuprāt, viņas jāglabā visu laiku. Ja? Un tad, ja tu glabā, piemēram, mazāku to laiku telefonā, tad tev ir jābūt kādai citai vietai, kur tev glabājās. Un tā cita vieta ir, manā uzturē, tas ir ārējais cietais disks, vai ir otrs variants ir mākonis.
Un tad, ja tev ir konkrēta bilžu mājvieta, kur tu liec visu bišķiņu senāko, tad telefonā var glabāt plus mīnus gadu, piemēram. Varbūt 2 gadus. Kā kuram? Citam vairāk gribās, citam mazāk gribas. Ja tu regulāri izmanto tās bildes, ja tev ir ļoti daudz vietas, glabā arī 5 gadus, ja tu gribi. Bet, jebkurā gadījumā tu saproti, ka tev jābūt backupam. Ja tas ir telefons, tad backups ir mākonī. Tik daudz, cik tu gribi maksāt par to mākoni, lai tajā brīdī, kad ar telefonu nedod Dievs kaut kas notiek, tad tev tur vismaz ir mākonī tā rezerves kopija. Bet tā globāli, es teiktu, ka es reizi gadā veicu tādu apkopi un ir ok. Cietais disks. Jā. Tā ir investīcija. Un tas arī kaut kur ir jāglabā. Jā. Bet tā ir tāda vienreizēja investīcija, jo par mākoni mēs maksājam nepārtraukti. Ne? Tas nekad nebeidzas. Tiklīdz mēs pārstājam maksāt, visas tās vietas tur vairs nav. Tā kā iespējams tāds cietais disks ir risinājums, ārējais disks, kurā mēs kaut ko saglabājam. Man ir tāda, protams, daudz, jo man ir televīzijas raidījumi ļoti daudz, un es esmu šai sfērā ilgi strādājis, un ir kaut kādas tādas, ka tu saproti, šos es vēlos saglabāt, ja? Ne tikai televīzijas arhīvos, bet lai arī pie manis. Es nekad tos neesmu atvērusi, protams. Man vienkārši glabājas, ja? Bet tur kaut kāds sentiments tajā visā ir, ka es zinu, ka man ir, un ja man pēkšņi vienā dienā tik ļoti sagribēsies paskatīties, es varēšu. Bet tas ir ļoti forši. Man tieši arī māsīca šo pašu nesen, viņai bija kaut kāda video, kur saglabāta, kas aizņem nežēlīgi daudz vietas arī datorā. Un viņi saka, es nevaru dzēst laukā, nevar izdzēst vienkārši. Viņš nespiedīs tam cilvēkam dzēst to, ko viņš nevar izdzēst. Un tad tajā brīdī viņas pārkopēs to ārējo cieto disku. Un ja te ir tas cietais disks, un ja tur vieta ir, tad tu zini, ka ja tu sagribēsi pēc tiem 10 gadiem, ja viņš strādās. Ja tas strādās, protams, šis ir labs jautājums. Arī, jā. Bet kaut kā jau atradīs to veidu, kā paskatīties. Ja? Un tad, tas ir tāds mierinājums, ka tu vari nedzēst laukā, tu vari pārkopēt turien. Bet cieto disku, protams, viņu var kārtot, viņu var nekārtot labāk, protams, kārtot, ja tu gribi samazināt savu to digitālo pārslodzi un laiku ietaupīt, meklējot. Bet cietais disks arī, es sastopos ar ļoti daudz cilvēkiem, kas saka, man tas cietais disks tur nodega, izkūpēja, salūza, nestrādāja. Protams, ka arī cietais disks ir ierīce, kura salūzīs tāpat kā jebkura ierīce, kas mums ir. Neviena no viņām 100 gadus nestrādās. Un tad arī cietiem diskam ir vajadzīga rezerves kopija, un ja tur tajā cietā diskā tev glabājas kaut kas tiešām vērtīgs, ko tu nekādīgi negribi pazaudēt, tas ir jāglabā 2 vietās kā minimums. Labā praksa amerikāņi vispār saka, ka tev ir jābūt 3 vietām, tā kā 2 cietie diski plus mākonis. Es personīgi neizmantoju. Es varbūt izmantoju, bet okay, es teiksim, kaut vai 2 vietas jau latvietim būtu ļoti labi. Jā, es tieši arī domāju, kas ir tas, kas man ir tāds bijis vērtīgs, bet kas ir pazaudēts. Kāzu bildes nav. Nevienas. Nav, tāpēc, ka viss bija datoros, un dators nozaga. Apzaga vīram biroju. Un viss, nekur nekā nav vairs. Un tad ir tāds, ir kaut kāda dzīves notikuma, kurus tu patiesi gribi saglabāt. Tās ir tādas ļoti skaistas, vērtīgas atmiņas. Un tad, kad bērni pajautā, man nav ko parādīt, es jums nevaru pateikt. Bet, mamma, vai tev patika tava kāzu kleita? Jā, kāda tā bija? Es varu tikai izstāstīt, vai ne? Un ir kaut kādas lietas, ko mēs gribam kaut kur parūpēties par to, lai ir, jo arī šādi notikumi notiek. Ne tikai tehnoloģija var kaut kā pievilt mūs, jo tā ir ierīce, kā tu saki, bet var arī notikt šādi notikumi. Arī mākonis, starp citu, diemžēl var pievilt, lai gan it kā no vienas puses mākonis it kā teorētiski ir drošāks, jo viņam tur ir entās kopijas pa visu pasauli, kaut kur saglabāts un tā, bet var jau gadīties arī, kad nobloķēs kaut kādā veidā konts, un tu pēkšņi vienkārši netiec tajā savā mākonī vairs iekšā. Arī tā man ir bijuši gadījumi, kad, un mākoni arī, starp citu, ir grūtāk sakārtot, jo atkarībā no tā, kas tas ir pa mākoni, viņi jau uz dažādas sistēmas ir, un ir mākoņi, kurus vienkārši tu nevari sakārtot. Kaut kāds albums tu tur var taisīt, un tā, kaut ko filtrēt, kas ir visas tās gudrās lietas iefiltrētas tajos mākoņos, meklēt pēc sejas, meklēt pēc vārdiem. Tas viss ir forši, bet viņu nevar sakārtot, tā kā man patīk sakārtot strukturēti, chronoloģiski, gadi, mēneši, notikumi, un tad es eju visu pēc kārtas. Es zinu, ka ja man vajag 2010. gada augustu atrast, es momentā savā cietajā diskā viņu atrodu. Mākonī, tur kā kurā, protams, nevar tik vienkārši to visu izdarīt. Un to arī nevar regulēt tajā visā milzīgajā mākoņa tajā katlā. Es viņu saucu tādu lielu pudras katlu, tad fotos tā aplikācija, vai ne? Tur ir viss no visiem albumiem, no visurienes. Kaut kādā kārtībā,
kuru Dievs vien zina, kurš ir izdomājis, vienkārši absolūti neloģiski. Ja? Smaguma kārtībā. Cik liels fails? vai arī kaut kādā pievienošanas kārtībā. Tās kārtības ir dažādas, bet viņas vienkārši nav loģiskas, man liekas, jebkurā gadījumā. Un tad tajā kārtībā tu tur īsti nevar atrast. Ja tas ir cietajā diskā, un ja tu esi ieviesis uz to foršo kārtību, tur atrast ir vieglāk. Un tad es personīgi daru, ka es to smuko kārtību, kas man ir cietajā diskā, pārkopēju uz OneDrive mākoni, un OneDrive mākonim atšķirībā no Google un no iCloud ir arī tā pati mapīšu sistēma, un tu tām pašām mapītēm, ja ir Windows dators, arī failu pārlūkā var piekļūt, kā visu to redzēt, tāpat kā vienkārši pa mapēm strādājot. Un tāpat laikā to pašu, kas ir tajās mapēs, jau smuki, jau sakārtots, var redzēt arī tajā fotos daļā, kur ir viss lielais katls ar visu. Tagad viņš, manuprāt, ir bijis funkcionālāks. Man ļoti patīk tā struktūra un kārtība. Bet es nezinu, kā kuram. Droši vien, varbūt kādam arī to nevajag. Ko darīt ar ekrānšāviņiem? Tā ir vēl viena tāda lieta, ko mēs darām. Cilvēki, ekrānšāviņi, mēs kaut ko ieraugam. Man šo noteikti vajadzēs. Kāda, nezinu, feina recepte noskrīnoja. Iespējams, nekad nepagatavoja pēc tam vairs. Ko ar šo ieradumu mums darīt? Ar ekrānšāviņu ieradumu? Ko es pati daru, kas man ir, pirmkārt saprast, kam tas ekrānšāviņš ir paredzēts, un ja tas ir kaut kas, ko tu domā pēc tam kaut kur likt, tad mēģināt viņu kategorizēt kaut kādā veidā. Ja tā ir recepte, un ja tev ir Samsung telefons, kaut kāds Android telefons, tad viņš ir galerijā ir albums, kas ir ekrānšāviņi, un tad uztais, piemēram, albumu receptes, albumu idejas vai albumu vēl kaut kādu, kas tev ir, tāda tēma tam ekrānšāviņam. Un tad no kopējā katla ekrānšāviņa viņu pārvieto uz attiecīgu tēmu. Vai arī, ja tas ir iPhone telefons, tad attiecīgi mēs viņu pārvietojām uz piezīmju aplikāciju. Tur arī var visu smuku strukturēt, pierakstīt kaut ko klāt. Un tā idejiski viņu kaut kādā veidā sastrukturizēt vienā vai otrā veidā. Un visu pārējo dzēst. Bet, ja tev tur ir, pieņemsim, 10,000 ekrānšāviņu, neies tu viņiem visiem cauri, vai ne? Taču, tas ir nežēlīgs darbs. Es nevienam neiesaku tādu darbu. Un ja viens ir variants, visu saka, dzēs viņas laukā, viņas nekad vairs neizmantos. Bet ir cilvēki, kas nevar izdzēst. Vienkārši nevar viss. Un tad ir forša lieta. Arī cietais disks. Tu viņus pārkopē uz cieto disku ekrānšāviņu, noderēs. Un viņam vajag daudz vietas neaizņem īstenībā. Ja? Un tad, ja noderēs, meklēs tajā cietajā diskā tieši tāpat kā tu telefonā viņas meklē un neatrod. Ja? Un, ja tu viņus pārkopē, tos, pieņemsim, ja tas ir daudz tūkstoši, kuriem tu negribi šajā brīdī iet cauri, tad, kad vajadzēs, tad meklēs. Un tad tu vari sākt jaunu dzīvi. Teiksim, mana ekrānšāviņos arī ļoti, ļoti maz salīdzinoši. Pēc jaunās dzīves sākšanas es viņu spēju uzturēt tā, kad uzreiz sakārto pa vietām, kur tā viņu vajag. Un tieši tāpatās arī WhatsApp bildes, tās taču arī ir nežēlīgi daudz. Un tajā brīdī, kad, piemēram, atsūtu WhatsApp bildi, arī Samsung telefonā no WhatsApp albumiņa es labās bildes, kuras es vēlos sev saglabāt, kur man tur bērni nometnēs vai kaut kur bijuši. Ja? Tās es pārvietoju uz kameras albumu, un viņš man, piemēram, stāv viss tur. Un viss atkal pārējo, kas ir arī mēģina pa tēmām. Nevis tos albumiņus, kas ir tur WhatsApp, Facebook, ekrānšāviņi. Tie albumi, kas veidojās automātiski atkarībā no tās vietas, no kurienes tā bilde ir iegūta, viņos ir bārdaks. Bet otrs ir albumi, ko tu pats izveido, kur ir tava struktūra. Un tad mēs to no vietas albuma pārvietojam uz tēmas albumu. Tas ir tas, ko es daru, vismaz kā es kārtoju to visu. Tas, ko es esmu izdarījis, es esmu noņēmis lietotnēm notifikācijas. Man nenāk tādi paziņojumi, man neieskanas, neieģingstas telefons, man nenovibrē nekur nekas. Tas ir numur 1 vispār, jā. Tas ir tas, ko es esmu izdarījis, lai es justos labi. Un vēl man telefons vienmēr ir klusuma režīmā. Man arī. Man ir vietpulkstenis. Ja ir nepieciešams, es jūtu un redzu, ka ienāk zvans, un es redzu, vai tas ir vajadzīgs, vai tas arī var pagaidīt, un es varu arī atbildēt šeit savā vietpulkstenī, ja man tas ir nepieciešams. Un es esmu sapratusi, ka tas nodrošina man to labbūtību, tādu labu jušanos, jo tas, kas notiek, ja es vienmēr, tad, kad ienāk zvans, uzreiz steidzu atbildēt, un tā ir tāda nepārtraukta trauksmes sajūta, un vēl
tas, kas notiek vienkārši ļoti neapzināti. Tu paņem telefonu, tu esi atbildējis uz zvanu un automātiski aizskrolējies kaut kur. Tu vienkārši nes kāpēc ieeji Instagramā un tev šķiet, jāpaskatās, kas te jauns. Nekā tik svarīga, nav pēdējās pusstundas laikā, nekas tur tās nav izmainījies. Un es saprotu, ka šis ir risinājums, kā es sevi atturu no tādas nemitīgas skrolēšanas, plus arī tādas parūpējos par savu labūtību. Es domāju, ja tev tur nāktu paziņojumi par katru atsūtīto e-pastu, par katru jauns YouTube video. Visu laiku vibrēt roka, vai telefons tev visu laiku vibrē, un tas rada milzīgu trauksmi. Paziņojumi vispār ir numur 1, ja rūpējamies par savu labūtību. Vienkārši obligāti jāatslēdz pilnīgi viss, bez kā tu vari iztikt. Tiešām, tāpēc, ka es paskatos cilvēku paziņojumos, tur vienkārši rindā tur vienkārši nežēlīgi daudz tur. Un viņi visi ir tik mazsvarīgi patiesībā. Kurš tur ko ir iepostojis, kurš tur kādu jaunu video, kurš tur jaunai spēlē, kaut kas tur ir noticis. Tas ir vispār absolūti nebūtiski. Bet katrs tas džingstiens, katrs tevi novērš, tur kaut kas ir interesants, kā svarīgs, vajadzīgs. Ja? Un katrs tevi novērš, tu uzreiz paņem un pusstundu Instagramā. Ja? Un tā labāk, ka tur mazāk to paziņojumu. Tiešām izziņas, WhatsApp ziņas, un tās pašas WhatsApp ziņas arī var regulēt, no kuriem saņem paziņojums, kuriem nesaņemt. Tā kā, citu, ko es domāju, arī, kas ļoti svarīgi ir, ka mums nebaidīties no iestatījumiem. Jo realitātē, tajā brīdī, kad tu vari stundu pavadīt kaut kādos sociālos tīklos vai kaut kur, kas tev patīk, tu tikpat labi arī stundu vari pavadīt vienkārši pētot savu telefonu dzīles, tā kā paieejot iestatījumos, kas zem šitā iestatījuma, kas zem tā iestatījuma. Gan telefona iestatījums kopējos pamainīt, gan arī aplikāciju kaut kādus konkrētus iestatījumus, jo īpaši tos paziņojumu iestatījumus, notification, slēgt laukā visu, ko tu vari izslēgt, kas, bez kā tu vari iztikt. Tiešām tā dzīve ir mierīgāk, jā, jo mēs visu laiku ir tā sajūta, ka mēs nepārtraukti esam pieejami, un tas ļoti tērē mūsu resursus. Zini, kas vēl, ko es atcerējos? Kādreiz, man liekas, ka Facebookā bija tā, kad bija tas, tāds tā kā uzņēmuma konts, ka tev bija tā baigā uzņēmē darbība tur tā, un tur bija Facebooks rādīja, ka parasti atbildi tur 2 stundu laikā, vai bija kaut kas tāds, bija, vai ne? Kad bezmazliet, cik ātrs tu esi tāds, tā kā kāds tev servis ir, ka tu atbildi stundas laikā vai dienas laikā, kad tu esi tur labāks servis, tas cilvēks. Un tu mums arī liekas, ka mums baigā ātrāk jāatbild. Bet, patiesībā, tev Instagramā atnāk tas komentārs uz tavu video. Un, labāk ir, ka tu vienreiz dienā ieej, atbild uz visiem, kas tur ir sakrājušies, nekā visu savu dienu sadumstulo tajā mirklī, ka kāds tev jau ko atsūta, un tu uzreiz tur atbild. Kā tu taču nedari, ceru tā. Es visādi daru. Šis, starp citu, ir tāds mūsu mājās tēma, ko mans vīrs nepārtraukt saka, ka tev ir jāieplāno, ka tas ir jāieplāno. Tu nevari tā vienkārši iet. Tad, kad paslīd roku, pastieps pēc tā telefona, tu tur, kur komentāriņš. Tas taču mans darbs. Jā, kur mans komentāriņš atbildēšu. Ka nē, ka tas ir, kā tu saki, jādomā tā sistemātiski. Es veltīšu tam tagad pusstundu laika, un konkrēti tam, un to es izdarīšu, un viss. Un nevis visas dienas laikā būšu tādā saraustījumā. Jo mums nepārtraukti, tā mūsu uzmanība tiek aizvilta kaut kur, un mums ir jāatved sev atpakaļ, un tas prasa laiku. Un līdz ar to tā produktivitāte, kuru mēs ļoti vēlamies, tā absolūti krītas, vai ne? Neviens nebūs tev apvainojies par to, ka tu neatbildēsi pēc 5 minūtēm. Man pat drīzāk liktos, ja es tev uzrakstītu komentāru, un tu man uzreiz atbildētu, tu darīt nav ko. Bet tu redzi, kā visi Instagram guru, kas ir šie treneri, kas arī stāsta, ka nepārtraukti, tikko tu esi palaidis kādu saturu Instagramā, tad tev ir jābūt don't post and ghost, tāds teiciens. Ja, tev jābūt pieejamam, tu trenē savu algoritmu, tev ir jāatbild, tev ir jāiesaistās, tev ir jābūt atsaucīgam. Un redz, un tur mēs nonākam tādās pretrunās, tādu savu labūtību, mēs ziedojam tādai atsaucībai. Kas ir lielākais? Tev, man liekas, arī bija tur tajos jautājumos, kā darīt tā, lai tehnoloģijas nekontrolē mūs, lai nenosaka, kā mēs dzīvojam, bet mēs nosakam. Jo, principā, iedomājies tajā brīdī, kad tev šķiet, ka tev ir jākalpo algoritmam, tas nozīmē, ka tu kalpo tam algoritmam. Viņš nekalpo tev, tu kalpo viņam. Tas ir vienkārši absolūti brutāli acīm redzams, ka tu kalpo algoritmam. Un tas ir nežēlīgi. Vai ne? Jā, un mēs šādi ziedojam savu labūtību, un tu, man liekas, veselo saprātu. Īstenībā tev vajadzētu sēdēt, mājā ar bērnu kaut ko mīļot, bet tu pēc 5 minūtēm atbildi manu komentāru. Tas nozīmē, ka tu novērsies visu laiku no savas ģimenes, no saviem bērniem, no saviem darbiem, no visa. Vienkārši tu visu pamet, lai atbildētu uz manu komentāru. Man to nevajag.
Šis ir ļoti, ļoti laba tēma, par kuru mums vispār padomāt visiem, vai ne? Jo kurā brīdī emergency notiek, viņš notiek nenormāli reti. Praktiski nekad. Ļoti, ļoti reti, ja. Viss pārējais ir tāds, kas var pagaidīt. Klausies, es domāju, ka mēs varētu runāt vienkārši par šo tēmu, bet pirms mēs noslēdzam šo sarunu, tu kaut kādā brīdī arī minēji par to, ka vēl viena liela problēma mums ir tā darba virsma, kura ir mūsu datorā, ka tā arī nemitīgi ir piesārņota un pilna fails uz faila un mapīti uz mapītis. Un kā tur ieviest kārtību? Vai kas ir tas ieradums, kā mēs varam nenonākt pie tās nekārtības? Darba virsma datorā ir, principā, tas ir darba laukums. Tas ir tā kā te būtu šeit viss izkrāmēts pa vidu. Uz vādi mēs sarunājamies, vai ne? Katls kaut kur stāvēt. Viss tev stāv. Darba virsma nav glabātu. Darba virsma ir tiešām tavs darba laukums, kuram jābūt ir tīram un kur tur varbūt stāv pats svarīgākais. Un tas ir paradums. Ja tu glabā visus darba virsmas, tas ir tavs paradums. Un tu pamazītēm šo paradumu var mainīt, ka tu glabā nevis tur, bet, piemēram, dokumentos konkrētajā tur rēķinu mapē vai jebkādā mapē, kas tev ir vajadzīgs. Tas ir maziņš paradums, kas vienkārši ir jāmaina. Turpretī, teiksim, telefons jau arī ir mūsu darba virsma. Tur arī visu var sakārtot. Tu pirmkārt atinstalē visas aplikācijas, kuras tev vispār nav vajadzīgas. Viņas var sakārtot smuki pa mapītēm, viņas var novākt no tā ekrāna un kaut kādā veidā sakārtot, lai to tavu darba virsmu, tas, ko tu ikdienā redzi, tev ir tomēr sakārtots. Un plus vēl ir tā viena, tā kā mums mājās ir tā atvilknīte, kurā glabājas. Mums ir tāda. Jums ir? Nekuram nav tāds. Un arī telefonā un datorā ir bieži viens tāda faila, kur viņas likt, ja? Man ar tā kā tā lāpstiņa kaut kāda, kur nav kur nolikt. Ja? Un tad var uztaisīt arī tādu atvilknīti, tādu mapīti arī priekš šitiem failiņiem, kur ir, priekš tās atvilknes, ja, kurā glabājas viss. Bet viņa var nebūt tā kā tas failiņš vienkārši punkts darba virsmā, bet tas var būt viena mapīte, un tur tajā mapītē tev viss ir iekšā, ja? Un tas uz visu to digitālo troksni uzreiz momentā tev samazina. Jā. Man ir tāda mapīte, to sauc dažādi. Un tur ir viss kaut kas, un reizēm es jau tur ieskatos, reizēm man tur vajag kaut ko no to dažādi, kaut kas tur ir aizklīts. Bet es patiesi esmu iemācījusies, kas ir mans tāds darba lietas, arī sasortēts darba lietas, kas ir manas privātās lietas, arī tās ir sastrukturētas, un arī es studēju šobrīd universitātes lietas, un pa semestriem, pa priekšmetiem mācību. Tas palīdz ļoti orientēties, ja? Kā tu saki, laiks. Un svarīgi arī vēl faili, ja tas ir dators, tad, protams, ka failu nosaukumu. Lai tu nevajag baidīties viņu garu rakstīt. Tu vari uzrakstīt tādu diezgan normālu teikumu, ja vēlies, tajā nosaukumā, lai tu tiešām saprastu, kas tajā failā ir iekšā, lai to nevajadzētu katru vērt. Jo, ja mēs gribēsim sakārtot datorā failus, tas nav tā, kā tu šeit redzi, tas ir katls. Ja? Tur tev ir jāatver vaļā, tur jāskatās, un ja nedod Dievs vēl divi, viens vecāks, viens jaunāks, vēl skatīties, kuru versiju, tas vienkārši ārprāta darbs. Ja? Un ja tu saglabā ar tādu sakarīgu garu nosaukumu, un es esmu tiem failiem, piemēram, iemanījusies, ka nosaukumā es rakstu gads, mēnesis un datums, un tad tikai tas garais nosaukums, tad tev viņš automātiski viss sastāv chronoloģiski, un tad tu skaties, šitas ir 2016. Gada fails, delete. Klausies, Daci, paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka mums visiem ir par ko padomāt, kādā vidē digitālajā mēs dzīvojam, jo digitālā vide ir milzīga mūsu reālās dzīves daļa. Man šķiet, te jau vairs neviens neesam atrauti no tās, jo interneta pieslēgums Latvijā ir gandrīz visiem cilvēkiem. Jā. Mums taču ir labākais interneta pieslēgums gandrīz pasaulē. Jā, un to es ceļojot ļoti izjūtu patiesībā. Jā. Un, kaut kādu savus ieradumus mainīt, tas nav vienkārši, bet ar kaut ko sākt, ar tādu mazumiņu, kaut vai ar šo failu nosaukšanu, ko tu teici, kaut vai ar 10 bilžu izdzēšanu un paturēšanu un tās 11. bildes, ja? Izvēlēties uzreiz. Vai uz 10 bilžu neuzņemšanu patiesībā, bet varbūt to dzīvo bilžu uzņemšanu, kuras izvēlos to savu sekundīto, savu ideālo selfiju, kurus vēlos arī citiem parādīt, ar tādiem maziem solīšiem, lai tas troksnis, kā Daci saka, būtu klusāks, jo digitālā vide patiesi rāda mūsos milzīgu troksni. Mēs taču dzīvojam vairāk, gandrīz vairāk, nekā reālajā. Vai ne? Paldies tev par šo sarunu. Dodieties mācīties pie Daces, kā sastruktūrēt savu dzīvi, kas ir bilžu un video formātos, jo tas arī,
tas paņem vienu to mapīti no mūsu prāta nost. Ja? Tur atbrīvojas vieta kaut kam citam, ko mēs varam savā dzīvē piedzīvot. Un netērēt laiku tam, kam mums nav jātērē laiks. Vai ne? Ne viss ir jāsakārto. Un varbūt arī ne viss jāsakārto. Varbūt kaut kas vienkārši ir jāizdzēš. Ko tiekamies nākamajā reizē. Tā.